Latvijai ir atnākusi ziema, ap pie mums ir atnākuši jaunieši ar sniegainiem apaviem. Paklāji ir slapji, tāpēc audzēkņi nevar noslaucīt kājas, un viņi nepiedomā pie maiņas apaviem, tāpēc grīdas paliek dubļainas un slapjas. Kā var atrisināt šo situāciju, mums pastāstīs Ralfs. Labrīt, es esmu Ralfs, un šorīt mēs esam Ogres tehnikumā. Kā arī mēs redzam, šeit vēl projām ir slapji tepiķi. Jaunieši nemaina savus apavus, un viņi diezgan bieži paslīd. Apkopējas ir ļoti dusmīgas, jo viņas nespēja tīrīt non-stopā pēc jauniešu netīrējiem apaviem. Vai jums ir maiņas apavi? Nē, man nav maiņas apavi. Jums nav? Vai vismaz, kad jūs ienākat skolas teritorijā, jūs notīrat apavus? Nē, jo man ir slinkums. Tas nav ļoti labi, jo, manuprāt, apkopējai tas ļoti nepatīk. Gan jau, jā, nepatīk. Sveiki! Es atvainojos. Vai skolā ir ļoti dubļainas grīdas? Tu neredzi pats, paskaties apkārt. Visi nobēs, jau visu esmu satīrījis. Tas bija tik grūti. Vispār. Kāds ir jums domas par obligātiem maiņas apaviem? Maiņas apavs obligāti. Ar likumu vajag apavus. Prom, visi. Prom. Visu labu, visu labu. Vai jums ir maiņas apavi? Man? Jā. Nu kā izstāst? Protams, ka ir. Vai jums ir ārti savas maiņas apavos? Ļoti. Ļoti ērti. Vai jūs esat dusmīgs, ka kāds ar ne maiņas apaviem atnāk un piesārņo jūsu klasi? Jā, ja man pēc tam jāstaigā pa dubļiem un peļķēm savā klasē, tas ir ļoti bēdīgi. Paldies!